Ķegums – pilsēta Daugavas krastā, kas savu atpazīstamību Latvijā iegūs ar pirmo Daugavas hidroelektrostaciju – Ķeguma HES. Daudz zina vai būs dzirdējuši dzejas vārsmu. Ķegums ražo elektrību, divas sirdis mīlestību. Ķegums atrodas Latvijas centrālajā daļā. Tiešā tūmā atrodas Ogres un Lielvārdas pilsētas, bet nepilnas stundas laikā ar vilcienu, automašīnu vai autobusu no novada centra var nokļūt Rīgā. Novadā dzīvo nedaudz vairāk par 5,5 tūkstošiem iedzīvotāju. 2002. gadā apvienojoties Ķeguma un Rembatas pašvaldībām izveidojas Ķeguma novads. Ķeguma pilsēta kļūst par jaunizveidotā novada administratīvo centru, bet 2009. gadā paplašinās novada teritorija, apvienojoties Ķeguma novadam ar Birzgales pagastu. 3 māsas – Tome, Rembata un Birzgala, bet brālis Ķegums pašā viducī. Visus vieno Daugava, jo gan pagastu, gan arī pilsētas teritorijai ir robeža ar mūsu likteņupi. Tomes nosaukuma izcelsme saistās ar mēra laikiem. Nostāsts vēstīja, ka visi cilvēki izmiruši, palicis dzīvs tikai kāds vīrs Toms. Tas sācis jaunu dzīvi. Tā šo vietu iesaukuši par Tomu. Tomē, kā vēsta senās vēstures liecības un arheoloģiskie atradumi, 11. un 12. gadsimtā bija lībiešu apmetnes. Joprojām daudziem apkaimes māju nosaukumiem ir lībiska izcelsme. Par Rembatas vārda rašanos tautas teika stāsta, ka reiz dzīvojuši 2 tēvdēli. Viens dēls bijis ļoti mantkārīgs un gribējis visu mantību saņemt savās rokās. Lai varētu šo lietu izšķirt, brāļi nolēmuši iet cīņā. Cīnoties, vecākais dēls, redzēdams, ka šoreiz cīņu zaudējis, teicis uz savu brāli: "Brālīt, labāk salīgsim mieru, ņem tu šo zemes gabalu." Vecākais atdevis zemes gabalu brālim, bet pats aizgājis dzīvot uz Jumpravas galu ar visiem saviem ļaudīm. Brālim vārds bijis Rembatis, tādēļ viņa dzīves vieta nosaukt par Rembati. Birzgales pagasts savu esošo teritoriju iegūta 1990. gadā, bet līdz 1925. gadam Birzgala ietilpa Lindes pagastā. Vēsturiskajās liecībās visspilgtāk ir vēstīts par Lindes muižu. Lindes parks ir regulārā plānojuma parks. Parkā atrodas liepa aleja, kas stādīta ar galotnēm uz leju. Lindes parkā apskatāmi 1767. gadā baroka stilā celtie bijušās Lindes muižas vārti, kas ir vienīgā līdz mūsdienām saglabājusies muižas kompleksa celtne un viens no ievērojamākajiem baroka stila arhitektūras pieminekļiem Daugavas krastos. Pēdējais muižas īpašnieks barons Karls von Hāns ar 16. tukumu pulku piedalījās Latgales atbrīvošanas cīņās, par ko barona īpašumā atstāja muižas centru. Pārējo sadalīja 178 jaunsaimniecībās. Ievērojama apskates vieta ir barona Hānu dzimtes kapi, kurus veido liela apļa veidā noslēgts akmeņu krāvuma žoks. Abadījuma centrā milzīgs granīta krusts, ap kuru radiāli ārējā ielocē izveidotas Pirmā pasaules kara laikā kritušo vācu karavīru krusta zīmes, kas pasvītro šīs kulta vietas nozīmīgumu. Lai iezīmētu abadījuma vietas, barona Paula von Hāna dzimtu no Vācijas vēstniecības Rīgā uz kapsētu pārvedusi piemiņas plāksni. Ķeguma pilsēta aizņem ap 3 km garu un 2,5 km platu joslu gar Daugavas labo krastu. Sākotnēji Ķeguma apvidus ietilpa Rembatas pagastā. Mūsdienu Ķeguma apbūve uzsākt līdz ar Ķeguma HES celtniecību, taču apkaime bija apdzīvota arī senāk. Tagadējā Lāčplēša iela senāk ir bijis ceļš uz Rautenfeldu jeb Ķeguma muižu, kas pēc HES izbūves ir apludināta. Senos laikos Daugava bija intensīvs tirdzniecības ceļš. Tad pa to uz Rīgu kuģojuši arī Krievzemes tirgotāji. Iespējams, ka tieši plostnieki pirmie devuši šai vietai Ķeguma vārdu. Velkot laivas pa Daugavu uz augšu pāri bīstamajām Ķeguma krācēm, plostnieki saukuši ķagom, ķagom, no krievu valodas vilkšus. Domājams, ka no vārda ķagom šo vietu tad arī sāka saukt par Ķegumu. Ķeguma HES celtniecība bija visas Latvijas tautas kopīgiem spēkiem veidota būve. 1938. gada 15. februārī tika atklāta parakstīšanās uz valsts aizņēmumu Ķeguma spēkstacijas būves vajadzībām 34 miljonu latu apjomā. 27. februārī parakstītā summa sasniedz 44,7 miljonus latu, no kuriem skaidrā naudā tika iemaksāti 8,5 miljoni. Tauta, gan rūpnieki un lauksaimnieki, gan inteliģents, gan vienkāršie strādnieki no labas gribas parādīja savu patriotismu, dzimtenes mīlestību, ticību nākotnē. Tā tika uzcelt viena no tolaik modernākajām hidroelektrostacijām Eiropā. Ķeguma HES celtniecības projektu izstrādāja un celtniecības darbus vadīja zviedru firmas inženieri, bet cēla paši latvieši.
Celtniecības darbos pārsvarā bija roku darbs. Ar lapstām un ķerrām tika pārvietoti tūkstošiem kubikmetru grunts. Harijs Jaunzems savā grāmatā 1001 diena, tieši tik bija vajadzīgs, lai uzceltu ķegumu Hess, raksta: ķegumu Hess būvniecība uzskatām ir fiksēta būvs dienas grāmatā, fotoattēlos un dažādos citos dokumentos, kas sniedz objektīvu vērienīgu ainu par celtnieku augsto profesionalitāti, kas ļāva šādu ļoti sarežģītu būvi ar tā laika mehānismiem uzcelt ļoti īsā laikā. Pat pie šīs dienas tehniskā nodrošinājuma tā būtu fantastika. Pirmos 2 hidroagregātus iedarbināja jau 1939. gada beigās. Rīgas termostacija jau strādāja no 1905. gada jau. Tā un atsevišķo rūpnīcas spēkstacijas vairs nespēja nodrošināt pamatā Rīgas prasības, nerunājot par Latviju kopumā. Un tādēļ arī pieņēma šo lēmumu būvēt ķeguma spēkstaciju. Ķeguma spēkstacija deva tik daudz enerģijas, lai tajā laikā, tajos 39. gadā, 40. gadā, lai rūpniecība būtu pilnīgi nodrošināta ar elektroenerģiju. Un, kā norādīja toreizējais valsts prezidents Ulmanis, elektroenerģija jādod laukiem, lai attīstās lauki, jo lauki toreiz bija dzīvošanas pamats. Mums lauksaimniecība bija pamatnozara. Bet, protams, rūpniecība, vefs, vagonu rūpnīca, kas tagad ir dažas citas, tas bija ļoti iespaidīgs liels rūpniecības apjoms. Un tad toreiz ķeguma spēkstacija nodrošināja. Ķeguma plašāka apbūve sāk veidoties tikai 1936. gadā, kad vienlaikus ar Hess celtniecību sāka būvēt cilvēku dzīvei nepieciešamās saimniecības ēkas un būves. Pirmās mājas spēkstacijas darbiniekiem celtas tagadējā Skolas ielā un Liepalejā. Nenoliedzami novada lielākā vērtība ir novada ļaudis. Varbūt ķeguma ūdenskrātuves pārklāto kraču dzīvīgums, nemitīgā kustība ir iedzīvojies ķeguma novada ļaudīs, kurus iepazīstot var uzzināt novada vēsturi un dzīvi, smelties spēku un atmodināt uzdrīkstēšanos. Ruta Andersone ir īstena tomeniete, skolotāja, novada vēstures pētniece, savas un apkārtējo dzimtu izzinātāja, vēsturiskā mantojuma glabātāja, latviskās dzīves tradīcijas popularizētāja. Viņa dzimusi, augusi un arī tagad dzīvo Tomas pagasta Kaktiņos. 1996. gadā viņa izveido ķeguma skolas muzeju. Pateicoties cilvēku atsaucībai un Rutas uzņēmībai, tika savākt un apkopot materiāli, kas vēsts par novada dzīvi un cilvēkiem. Šodien, lasot viņas sarakstītās grāmatas, ik viens var uzzināt par novada vēsturi. 2009. gada valsts svētku priekšvakarā Ruta Andersone tika nominēta par ķeguma novada lepnums 2009 laureāti. Vieta Tome ir iespaidojusi arī mani un mācījusi neaizlaist aizmirstībā to, ko mūsu seņķi ir uzcēluši, sakrājuši un tradīcijas ir iedzīvinājuši. Un es domāju, ka Tome ir tāda maza valstiņa, kuru sargā Daugava 27 km garumā. Līčupe sargā mūs arī, un tā ir zivjaudzētava, kas pirmā te sāka parādīt, cik Tome ir slavena. Tie ir Tomes vīri, kas gāja ķegumu celt, arī mans tēvs, kuri veda no saviem mežiem koku materiālus, lai taptu ķegums, un līdz ar to gaisma. Izglītība ir tā bagātība, kas rada labklājību, ja prot zināšanas likt lietā. Novada mazākie audzēkņi par savām mājām ķegumā sauc pirmsskolas izglītības iestādi Gaismiņi, bet Birzgalē Birstaliņi. Mazo ķiperu dzīves vietas tieši pēdējos gados piedzīvo lielas vizuālas pārmaiņas. Abas ēkas ir nosiltinātas un iegūšas vizuāli pievilcīgu izskatu. Lielākās pārvērtības iekštelpās iegūs ķeguma bērnu dārs. Birstaliņā darbojas diennakts grupiņa, kas daudz bērnu vecākiem ir devis iespēju atgriezties darbā. Viena no vecākajām novada skolām, kuras aizsākums meklējams vairāk kā 160 gadus tālā pagātnē, ir Birzgales pamatskola. Esošā skola šeit atrodas kopš 1849. gada, kad Lindas Birzgales muižas pārvaldnieks Pauls Karls Jorgens von Hāns nodibina Lindas Birzgales muižu skolu zemnieku bērniem. Mūsdienās skolas ēka pakāpeniski paplašināta, uzbūvēta skolas sporta zāle ar mūsdienīgu iekārtojumu un aprīkojumu, ēka nosiltināta. Birzgales pamatskolā tiek īstenotas vispārējās pamatizglītības programma, kā arī daudzas interešu izglītības programmas. Šobrīd skolā mācās nedaudz vairāk kā 90 skolēnu un strādā 22 pedagogi.
Birzgales mūzikas skolā, kur darbojas kopš 1994. gada. Skolēniem ir iespējams apgūt pušamo, sitamo instrumentu, klavieru spēli. Birzgales mūzikas skolas filiāli darbojas arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolas telpās. Birzgales pūtēju orķestris piedalās dažādos svētkos un koncertos, gan novada, gan arī Latvijas mērogā. Ķegumā ir viena no novada jaunākajām vispār izglītojošām skolām. Kā patstāvīga skola tā savus durvis vēra 1948. gadā. Šobrīd skolas atjaunotajās telpās atrodas novada bibliotēka. Vēlāk skola atradās vairākās ēkās, bet 1981. gadā mācības tika uzsāktas patreizējā skolas ēkā, kas šodien ārēji iegūs jaunu ietērpu. 1994. mācību gadā aizsākās jauns dzīves posms skolas dzīvē. Pamatskola pārtapa par Ķeguma komercnovirziena vidusskolu. Šobrīd skolā tiek īstenot gan pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības vispār izglītojošā virziena programmas, gan vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena izglītības programma. Pieejams arī dažādas interešu izglītības programmas. Skolā 48 pedagogu vadībā mācās nedaudz vairāk par 300 skolēniem. Ielūkojoties skolas muzejā, ik viens var iepazīties ar skolas un novada vēsturi. Skolas jauktais koris, pateicoties skolotāju uzņēmībai un prasmei ieinteresēt skolēnus dziedāt, izcīnīja iespēju piedalīties vispārējos 2013. gada Latviešu dziesmu un deju svētkos. Ķegumā darbojas arī Ogres mākslas skolas klases un Ķeguma mākslas studija, kur pilnveidojas jauno mākslinieku prasmes. Par to var pārliecināties, vērojot un aplūkojot audzēkņu izstādes. Izglītības reforma rezultātā un samazinoties skolēnu skaitam novadā, pārmaiņas piedzīvojušas novada Tomas un Rembatas pamatskolas, kuras izglītības gaismu Rembatas un Tomas pagastos nesušas vairāk kā 100 gadu garumā. Šobrīd Tomas skolas ēkā atrodas bibliotēka, bet Rembatas skolas internāta ēkas atjaunotās telpas par savām tagad sauc novada vecākā gadagājuma ļaudis. Izglītība un kultūra vienmēr ir cieši saistītas. Ķeguma novads nav liels, ja ņem vērā iedzīvotāju skaitu, bet aktīvo pašdarbnieku skaits novada tautas namos gandrīz 400. 2013. gada dziesmu un deju svētkos no novada piedalījās 173 dalībnieki. Dziesmu svētki ir laiks, kad sajūtamies lepni par sevi un tradīcijām, kuras esam spējuši saglabāt cauri gadsimtiem. Rīgu piepilda tautas tērpu raibie raksti un Jāņu zāļu smarža. Svētu gājienu karogu jūrā lepni plīvo arī balts karogs ar novada ģerboni, zilo Daugavu un sauli. No Birzgales pūtēju orķestra taurēm atskan maršs. Mēs esam lepni, ka mūsu ansamblī spēlē gan vectēvs, gan mazdēls. Tā par sevi saka pūtēju orķestra dalībnieki. No Birzgales pagasta vēl 2 kolektīvi. Vidējās paudzes deju kolektīvs Dejot prieks un sieviešu koras Pērlis. Ķeguma pilsētu dziesmu svētu gājienā pārstāv 3 pašdarbības kolektīvi. Vidējās paudzes deju kolektīvs Kadiķis, senioru deju kolektīvs Ķegums un Ķeguma komerc vidusskolas jauktais koris. Ziedošas, smaidošas un dziedošas ir Tomes tautas nama dāma ansambļa dalībnieces, kuras noslēdz Ķeguma novada dziesmu un deju svētku dalībnieku kolonu. Vienmēr paliek jautājums, kur meklējams spēks, vēlme un azarts, lai vakaros pēc darba dienas, sestdienā vai svētdienā nāktu kopā un mēģinātu. Birzgales jauniešu ansambļa Tikai tā dalībnieki katru piektdienas vakaru atstāja lielpilsētas Burzmu un dodas uz savu dzimto vietu, lai kopīgi muzicētu. Šie jaunieši ir fantastiski Birzgales patrioti. Es strādāju arī citās pilsētās gan ar bērniem, gan ar jauniešiem, bet es nekur neesmu redzējis tādu fantastisku patriotismu un tādu savas zemes mīlestību, kāda ir Birzgalē. Kultūra nav tikai pašdarbnieki, bet arī novada bibliotēkas Ķegumā, Birzgalē, Tomē un Rembatē. Kultūras tradīcijas, vēsture un šodiena atspoguļojas arī Ķeguma skolas muzejā, Birzgales pagasta muzejā Rūķi, enerģētikas muzejā Ķegumā. Kultūra ir radošā inteliģence, kas savu dzīvi saista vai saistījuši ar Ķeguma novadu. Pateicoties grāmatu draugu klubam Doma, jau iznākušas 2 Ķeguma novada dažādu paudžu un tautību dzejnieku dzejas grāmatiņas. Par grāmatu vizuālo noformējumu parūpējušies novada mākslinieks Sandijs Greiškāns un Jāzeps Osmanis. Jāzeps Osmanis ir dzejnieks, rakstnieks, publicists, tulkotājs un arī gleznotājs. Ķeguma novada patriots, kurš radījis paliekošas kultūra vērtības mūsu novadā un valstī. Jāzepam Osmanim 2008. gadā piešķirts Ķeguma novada lepnuma laureāta tituls.
Ķeguma novadā Daugavas krastā ierosmi saviem darbiem guvusi rakstniece Regīna Ezera. Regīna Ezera mūsdienu latviešu literatūrā ir spilgta personība. Vairāk nekā 20 grāmatu autori un 3 zvaigžņu ordeņu kavalieri. Pati rakstniece saka: es vienmēr esmu centusies apmesties, kur tūmā mežs, kādu ūdeņu un kur vairāk varbūt noteicēja par savu laiku. Šis māju pudurs pie Daugavas, ko šeit dēvē par sāģu un kurā ietilpst arī brieži, nes kāpēc iesaukts par latgaļiem. Šeit dzīvoja jau 40 gadu, pēdējā laikā nu jau augu gadu. Vai te ir nomala, kā man viens otrs pārmet? Atļaujiet man par to šaubīties. Kāpēc man jāsēžas autobusā un jābrauc kaut kur meklēt īsto dzīvi? Man pašai un maniem kaimiņiem tepat ir īstā dzīve. Regīnas Ezeras adusas vietu Tomes kapos apmeklē tie, kur ar ziediem saka paldies izcilējai rakstniecei vārdu meistarei. Rakstnieks Vladimirs Kajaks ir teicis: viņa bija traģiska personība, kas apzinājās savu laiku un bija to laiku rakstnieku dominanta. Viņa nekad nepieteicās, bet viņa vienmēr ieraudzīja. Savu ģimeni un dzīvi Regīna pakļāva vienam mērķim – būt rakstniecei. Viņa vairījās no sabiedrības, kas atrāva no rakstniecības. Novads ir ainavisks. Šeit atrodas gan Daugavas un Ogras ieleja, gan harmoniski lauka ainava, kā arī plaši meža masīvi. Novada zemnieki nodarbojas ar piena lopkopību, aitkopību, kartupeļu audzēšanu, augļu kopību un dārzkopību. Vairāk kā pusi novada teritorijas klāja meži. Tie vilina sēņotājus un ogotājus. Pat vietu nosaukums gan daudzsološi, piemēram, Beku ciems. Tomas mežos jau vairākus gadus tiek organizēts sēņošanas čempionāts. Arī Ķeguma pilsēta ir saglabājusi savu zaļo rotu. Liepu aleja, kas ir Ķeguma kā pilsētas pirmsākuma lieciniece, jau vairāk kā 70 gadus sniedz ēnu un veldzi vasaras karstajās dienās. Pilsētā izveidot labi iekārtoti parki, bērnu rotaļlaukumi. Dažādas atpūtas iespējas piedāvā novada lielākas un mazākas viesmājas un atpūtas komplekss. Atpūta pie Daugavas un Ogras upes, kur ikvienam iespējams izmantot pašvaldības aktīvās atpūtas vietas, rosina sauļoties, peldēties, makšķerēt vai laivot. Ja makšķerēšana ir nopietnāks vaļasprieks, tad var doties uz kādu no makšķerēšanas atpūtas bāzēm vai Tomes zivjaudzētavu. Zivju audzētava Tome ir viena no vecākajām zivju audzētavām Latvijā. Tā uzsākusi savu darbību 1929. gadā, bet šodien ir lielākā lašu mazuļu audzētava Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Audzētavi gadus Latvijas ūdeņos izlaiž vairāk nekā 1 miljonu zivju mazuļu. Tomes zivju audzētavā atrodas arī māja, kurā savulaik atpūties Latvijas valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Viņam patikusi klusā paugurainā Tomes apkārtne un augstie dzidrie foreļu avoti. Aktīvās dzīves piekritēji savus spēkus var izmēģināt laivošanā. Bet tie, kuri vēlas rast miera un pārdomu mirkli, var apmeklēt Ķeguma krusta kalnu. Sākotnēji šī vieta nav bijusi iecerēta kā krusta kalns, bet gan tikšanās vieta kristiešiem. Laika gaitā apkārt centrālajam krustam tika sanesti gan lielāki, gan mazāki krusti, un nu jau tā kļūst par svētvietu, kas apvīt leģendām. Katru gadu jūnijā šeit notiek krusta gājiens. Dziednieki šo vietu uzskata par senču svētvietu. Birzgalas pagastā dzīvo amatnieks Juris Zīle, kura prasmes rada abrīnu. Vairāku gadu pacietīgā ikdienas darbā viņš viens pats uzbūvējis seno vikingu kuģi. Precīzu arheoloģiskajos izrakumos atrastā kuģa kopiju, kura oriģināls glabājas Vikingu kuģu muzejā Oslo. Eksotiskāku dzīves baudījumu Latvijas apstākļiem noteikti var gūt apciemojot Raimondu Bergmani un viņa kaktusu kolekciju. Birzgalas pagasta apiņos īpaši uzceltā telpā var aplūkot ilgos gados veidoto un krāto kaktusu kolekciju. Kolekcionāri Raimanda Bergmaņa vākumu atzinuši par vienu no lielākajām kolekcijām Latvijā, bet pats saimnieks katram viesim, kurš ierodas mājā Daugavas krastā, ar savu stāstījumu uzbur kaktusu dzimtenes, Amerikas kalnu un tūkstnešu skarbu ainu. Otra Bergmaņa kunga aizraušanās ir pastaigas gar Ķeguma ūdenskrātuves krastu. Vērīgais skatiens ļāvis savākt ievērības cienīgu un interesantu akmeņu un fosīliju klāstu, kurus tagad var aplūkot Birzgalas muzejā Rūķi. Šitie te ir korālīši trubiņas. Tas ir gliemezītis šitas. Viņu vajag tā nolikt, kad lai laba ēna ir. Es atradu šeit Daugavmalā kaula formas atlējums, kas pēc mana prāta varēja rasties tikai tā,
kad, teiksim, tie kauli nevis satrūdējuši, kā atrod tādas kaulveidīgas brūnas, ja, bet ka viņi ir pilnīgi sadalījušies ļoti seni un pēc tam izsklojušies ārā no tās formas un iekšā ielījus ir cita masa, un man tāda bija diezgan daudz, līdzīgi kaut kas kā šitas. Iet pa Daugavmalu un lasu. Tā grandī viņi visu cauri, ja, teiksim, šita te rakta kāda bedra, tad viņi var atrast, un kā roka bedra tā atrod un noskalo. Viņa vaļasprieks ir gleznošana. Birzgalē viņš veidojas altāra gleznu evaņģēliskās luteriskās draudzes kapelā. Daugavas krasta ainavas priecējušas skatītājus vairākās izstādēs, gan doktorātā, gan muzejā. Remons Bergmanis pasniedz skaistu dāvanu visiem birzgaliešiem, uzdāvinot muzejam rūķi 12 savas gleznas, kurās redzams Daugavas ainavas. Remondam Bergmanim piešķirts Ķeguma novada lepnums 2009 tituls. Ķeguma novadā ir arī daudzas aktīvas sabiedriskās organizācijas. Ķeguma novada ļaudis nav malā stāvētāji, bet paši piedalās novada dzīves un tradīciju veidošanā. Viena no jaunām un interesantām tradīcijām, kas guvusi lielu atsaucību novada iedzīvotājos, ir ikgadējais konkurss Ķeguma novada talants. Dziesma, deja, mūzika, glezniecība. Ķeguma novadā ir daudz talantīgu cilvēku, kuri ikdienā veic pavisam citus darbus un ar saviem talantiem nemaz nelepojas. Novadā ir sporta tradīcijas, kas iedvesmo. Par tradīciju kļuvušas pagastu sporta spēles. Jau vairāk kā 20 gadus 18. novembrī Latvijas proklamēšanas dienā Rembatē notiek skrējiens Rembates aplis, kas gadu no gada pulcē skrējējus no Ķeguma, Lielvārdas, Tomes, Ogres, tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem. Novads var lepoties, ka šeit atrodas motocentrs Zelta zirgs, kurā notiek ne tikai Latvijas un Baltijas mēroga pasākumi, bet arī Eiropas un pasaules līmeņa sacensības. 2012. gadā motocentram Zelta zirgs tika piešķirts nacionālās sporta bāzes status. Pateicoties pasaules un Eiropas čempionātiem, Ķeguma vārds izskan pasaules mērogā. Ķeguma novadā dzīvo un strādā cilvēki, kuri nesūrojas par grūtībām, bet meklē risinājumus. Viens no tādiem ir Harijs Jaunzems. Pensionēts inženieris enerģētiķis. Harijs Jaunzems aktīvi darbojas sabiedriskajā dzīvē. Viņš ir Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas hidrotehniskās komisijas vadītājs. Idejiski izsapņojis un realitātē īstenojas ieceri par Ķeguma enerģētikas muzeju. Joprojām aktīvi iesaistās pašvaldības darbā, līdzdarbojoties dažādās darba grupās un komisijās. Harijs Jaunzems nav mierīgs dzīves piekritējs. Nemitīgā kustībā un darbos diskutē, organizē, pārliecina, iesaistās, raksta. Kopā ar dzīves biedru Viju Harijs saņēmis Ķeguma novada lepnums 2008 laureāta titulu. Gadu no gada novads aug un attīstās. Pēdējos gados pašvaldība novada attīstībā ir ieguldījusi vairāk nekā 2 miljonus latu. Izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus, valsts investīcijas un piesaistot Eiropas Savienības struktūru fondu, kā arī citu finanšu instrumentu līdzekļus, īstenot vairāk nekā 17 investīciju projekti. Viss ir nepārtrauktā kustībā. Ausīs jauna diena, mainīsies laiki, nāks citi, kas turpinās iesākt to, bet tik pavasari, kad Daugavas palu ūdeņu skrējienā uz jūru tiek atvērti lielie aizvari, sajutīsim, ka atmostas Daugavas krāts. Un skatoties no Ķeguma tilta, kas kalpo kā dzīvības artērija ap Daugavas krastu dzīvotspējai, austrumu virzienā acu skatām pavērs varenais Ķeguma ezers, kurš sniedzas līdz Birzgales tumšajiem mežu stāviem, bet lejpus tilta griežas Hesas sakultie Daugavas ūdens mutuļi. Saules rietā skatienam kreisajā pusē pavērs Sēņu nogu bagātie Tomes meži, kas sevī ieejās sauli un debesjumu. Caur ūdens orķestra tārdoņu var sadzirdēt lielceļu nevienmērīgo dunoņu un dzelzceļa dzelzs rumaku skrējienu, bet aiz kalna slejas Rembates priežu, bērzu un augšņu zarotnes.